Ja esi bīstamās iekārtas valdītājs, atceries, bīstamajām iekārtām ir jābūt reģistrētām bīstamo iekārtu reģistrā, kuru pārvalda PTAC. Bīstamo iekārtu reģistram valdītājs pieslēdzas izmantojot vienoto pieteikšanās moduli. Bīstamo iekārtu reģistrā iekārtu valdītāji var pārvaldīt savu kontu, pievienot atbildīgās personas un apkalpojošās organizācijas, reģistrēt, mainīt vai izslēgt iekārtas, piešķirt piekļuves tiesības, kā arī skatīt un izdrukāt iekārtu reģistrācijas un pārbaudes datus. Sākuma skatā pieejams saņemto paziņojumu saraksts. Neizlasītie paziņojumi vienmēr ir atzīmēti ar sarkanu aplīti. Vienmēr pārbaudi, vai visi paziņojumi ir izlasīti. Sākuma skata kreisajā pusē pieejama reģistra sadaļu izvēle, iekārtu saraksts, pārbaužu saraksts, mani pieteikumi, pamatinformācija, atbildīgās personas, apkalpojošās organizācijas. Sadaļā iekārtu saraksts pieejams valdījumā esošo iekārtu saraksts. Valdītāja paraksttiesīgajai personai vai tās deleģētajai personai ir pieejama visa informācija un funkcijas. Atbildīgajai personai un apkalpojošajai organizācijai ir pieejams tikai attiecīgajai personai piešķirto iekārtu saraksts skatīšanās režīmā un iespēja veikt atlasi pēc atlases kritērijiem. Sarakstā var veikt šādas darbības: veikt iekārtu atlasi pēc atlases kritērijiem, piešķirt vai mainīt piekļuves tiesības konkrētajai iekārtai, atbildīgajai personai, inspicēšanas institūcijai un apkalpojošajai organizācijai. Atvērt iekārtas datus, kartiņu un tos skatīt. Sadaļā iekārtas reģistrācijas dati var veikt šādas darbības: piešķirt vai mainīt piekļuves tiesības atbildīgajai personai, inspicēšanas institūcijai un apkalpojošajai organizācijai, uz laiku noņemt iekārtu no reģistra un atjaunot to reģistrā, mainīt iekārtas adresi, iesniegt pieteikumu par iekārtas izslēgšanu no reģistra. Sadaļā pārbaudes un uzturēšana var skatīt iekārtai piesaistītās personas, iekārtas pārbaudes datus, kā arī valdītājs var piešķirt un mainīt iekārtai savus identifikātorus, valdītāja piešķirtais ID, valdītāja piezīmes. Sadaļā pārbaužu saraksts var redzēt iekārtas pārbaužu pārskatus. Sadaļā mani pieteikumi var iesniegt inspicēšanas institūcijai pieteikumu par bīstamās iekārtas reģistrāciju, izslēgšanu un valdītāja maiņu. Ja vēlies iesniegt pieteikumu par bīstamās iekārtas, piemēram, lifta reģistrāciju, spied reģistrēt jaunu bīstamo iekārtu, aizpildi visus pieprasītos datus par reģistrējamo liftu, obligāti pievieno noteikumos noteiktos dokumentus, kas dokumentāli apliecina tavas īpašuma vai turējuma tiesības uz attiecīgo iekārtu, dokumentus, kas apliecina iekārtas identifikāciju un atbilstību. Ja vēlies pieteikt bīstamo iekārtu valdītāja maiņu, atver sadaļu Mani pieteikumi, valdītāja maiņas pieteikumi, ievadi bīstamās iekārtas numuru, ID numuru un aizpildi pārējās pieteikuma ailes. Obligāti pievieno noteikumos noteiktos dokumentus, kas dokumentāli apliecina tavas īpašuma vai turējuma tiesības uz attiecīgo iekārtu. Ja vēlies izslēgt bīstamo iekārtu no bīstamo iekārtu reģistra, atver sadaļu Pieteikumi bīstamo iekārtu izslēgšanai no reģistra. Ievadi bīstamās iekārtas numuru un aizpildi pārējās pieteikuma ailes. Obligāti pievieno noteikumos noteiktos dokumentus, kas dokumentāli apliecina, ka ir iestājies pieteikumā norādītais pamats bīstamās iekārtas izslēgšanai no bīstamo iekārtu reģistra. Ja vēlies mainīt iepriekš norādīto informāciju par valdītāju, atver sadaļu Pamatinformācija. Atceries, ka labot var tikai paša norādīto informāciju, kuru sistēma pieprasīs tev ievadīt pirmo reizi pieslēdzoties reģistram, e-pasta, adresi un tālruņa numuru. Pārējā informācija tiek apkopota un saglabāta automātiski. Ja vēlies pievienot jaunu atbildīgo personu, precīzi jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods, lai reģistrs personu atpazītu un autorizētu sistēmā. Ja vēlies pievienot jaunu apkalpojošo organizāciju, vispirms norādi, vai pievienosi juridisko vai fizisko personu. Tad precīzi aizpildi par personu pieprasīto informāciju. Neatliec drošību! Seko līdzi, lai bīstamās iekārtas vienmēr būtu lietošanai drošas. Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, sazinies ar PTAC speciālistiem.